Turpinot iepriekšējo video, es, sieviete Ilga Aleksandra Meita no Vedrusu Guļajevu mulku dzimtas paziņoju, ka zemes platība 19,743 hektāri platībā, kas atrodas Daugavas lokos, Udrīšu pagastā, Stigeviču sāģā, Latgales augstienē, 145 metrus virs jūras līmeņa, ir mūsu dzimtas dzīves telpa. Un tā nevar tikt atsevināta no korporācijas vai kādu citu juridisko personu puses. Tā atrodas ārpus Latvijas Republika korporācijas teritorijas. Vienmēr tika nodota no paaudzes paaudzē testamentu veidā vai ar dāvinājuma līguma palīdzību. Tāpēc dotajā brīdī mums nav vajadzīgi korporācijas Latvijas Republika pakalpojumi vai viņas apakšfirmu pakalpojumi, tādi kā zemes grāmata vai kadastrs vai tam līdzīgas. Mēs turpinam savus ierakstus veikt dzimtu grāmatās, un šis īpašums ir ierakstīts Vedrusu Guļajevu mulku dzimtu kopas grāmatā no 2024. gada 12. februāra dienas ar numuru lielie burti MDZ 7119. Tātad, un šai zemes platībai ir piešķirts jauns nosaukums, tas nes nosaukumu mulku Svētbirs. Paziņots, 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 neatgriezeniski. Tā tam būs būt, tā tas arī ir. Un nav nekādas varas par mums, nekādiem ofisos sēdošiem salašņām, kas iedomājas sevi par augstāko varu esam. Tāpat es atkārtoti paziņoju, ka rakstveidā Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Papsievičs Mihails un Latgales rajona tiesas priekšsēdētājs Novičenaks Pēteris ir saņēmuši un akceptējuši dzīves sievietes Ilgas deklarāciju par akceptu atsaukšanu pilnā apmērā, kas ir doti neziņas dēļ, ja, un kas tika izvilināti ar viltu, balstoties uz slēptiem līgumiem. Tāpat ir paziņots rakstveidā 2024. gada 7. marta dienā par dzimtas īpašumu pārņemšanu sievietes Ilgas privātajā tiesiskajā valdījumā. Tas nekad netika apstrīdēts, nekad netika iesniegts nekas, kas pierādītu pretējo. Tāpēc atkārtoti paziņoju. Jebkādi trasti, korporāciju, valsts privāto un publisko registru ieraksti, apliecības un dokumenti nav spēkā, nav saistoši un nav attiecināmi uz šo zemi bez laika ierobežojuma. Mēs esam tas, kas mēs esam. Mēs esam Guļajevu mulku dzimtas pēcteši, sievietes un vīrieši, šīs zemes pamat iedzīvotāji. Un nav varas pār mums korporācijas Latvijas Republika pārvaldniekiem. Paziņots, 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 neatgriezeniski. Dieva svētība!